vakardien biju aizkrauklē un nevarēju, diemžēl, tur ieslēgt iekšā video ierakstu, tāpēc tas būtu baigi dīvaini, jo es tur biju ar visu kaut kādiem tur arhitektiem un inženieriem un tā tālāk. Aizgājām mēs uz tādu vietu, kā Kalna Krokas saucās, paēst pusdienas. Nereāli superīga vieta. Ot, ja kāds ir aizkrauklē, iemetiet iekšā Googlē Krasta Krokas. Tur tiešām ļoti garšīgi ēdieni ir, ja? un ārkārtīgi pieņemamas cenas. Tā problēma ir tāda, ka to krodziņu viņu nevar redzēt ne no ceļa, ne no ielas, ne no kurienes. Viņš vispār atrodas, tā ir kaut kāda administratīvā ēka, un administratīvā ēka ir no otras puses ar skatu uz Daugavu. Nu, skats ir bombisks, protams, un ēdamais ļoti garšīgs. Bišķiņ jāuzgaida, tāpēc, ka viņi tur uz vietas visu taisa, viņiem nav tā, ka viņi tur mikrenē uzsilt. Bišķiņ būs jāuzgaida, bet ļoti garšīgi. Ot. Man ļoti patīk cepurs. Man reāli patīk cepurs. Un citi tā tur baigās frizūras, tur pa kaut ko tam līdzīgam. Man patīk cepurs. Bet kas man nepatīk cepurēm, tas ir tas, ka pēdējā laikā viņi ir sākuši lietot šito velcro, vai kā viņš pareizi saucās. Tas ir briesmīga lieta. Tāpēc, kad viņš aiz visu kaut kā ķerās. Un reiku, teiksim, arī vestītē, jā, ir uztaisīts te tāds no auduma, lai mīkstāk, lai kaklu neberzē, jā. Šitas te mērkeķis visu laiku aiz viņu ķerās. Un tad tev šitien te sāk izskatīties tā, it kā tur, kā viņš būtu vecs. Šitais visu laiku viņš sevī rekur visu savelk iekšā. Skats ir briesmīgs, vienkārši pabriesmīgs. Un viss trakākais tas, ka tu galvu griez un tur hrakš. Un medība šitais te cepurei arī tieši tas pats ir. Kurš vispār izdomāja, ārprāts, tu pērc dārgas medību apģērbus, lai viņi tur nečaukstētu un tā tālāk. Nopērc medību cepuri, un medību cepurē velcro aizmugurē ir. Man tur tas sietiņš, kas pārmetās pāri sejai, lai odi nekos. Un viņš visu laiku aiz tā sietiņa aizķerās siet, un tu tur visu laiku sāc dejot, un kā viņš sauc. Nu, vienmēr sakot, cilvēks, kas izdomājis šito teļi pučku uz cepurs, publisks fuj. Tik daudz dažādu ideālu risinājumu. Bija tās gumiņas, superīgi viss, vai ne? Tās plasmasiņas maigās, vai ne? Agrāk bija tādas cietas, vai ne? Tur, pēc tam viņas parādījās tāds tā kā no silikona uztaisīts. Ideāli. Pēc tam šitais, tā kā šitām te mugursomām, jā, tie metāliņi, ar ko varēja pieregulēt. Viss ideāli. Kāpēc bija jāsāk ar šito? Es nezinu, lētāk vai ko, bet, briesmīgi. Tā kā itin viss, ka jēga nav. Ko, šonedēļ visu nedēļu Lietuvu. Atkal pludos viss. Labi, lai visiem forša diena.